Dārgais Vēnspilniek, vēlamies tevi informēt, ka sakarā ar izmaiņām normatīvajos aktos ar 2016. gadu Vēnspilī tiek ieviesta jauna kārtība norēķinos par komunālajiem pakalpojumiem daudz dzīvokļu mājām, kas aizsargās godīgos maksātājus un nodrošinās taisnīgāku maksājumu sadali. Samaksāt par saņemtajiem pakalpojumiem var divos veidos. Veicot tiešos norēķinus, tu par saņemtajiem pakalpojumiem norēķinies ar katru pakalpojumu sniedzēju atsevišķi. Šajā gadījumā par elektroniski piegādātu rēķinu e-pastā sagatavošanas maksa netiek piemērota. Ja izvēlies rēķinus saņemt savā paskastītē, tas būs maksas pakalpojums. Veicot netiešos norēķinus, tu par visiem saņemtajiem komunālajiem pakalpojumiem norēķinies ar mājas pilnvaroto personu. Izmaiņas norēķinos par ūdenssaimniecības pakalpojumiem skars ikvienu ūdeka klientu, kas dzīvo daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā. Norēķinos tiks ņemts vērā ūdens patēriņa skaitītājs, kas uzskaita mājas kopējo patēriņu. Katra dzīvokļa īpašnieka, īrnieka maksājumā daļa par ūdenssaimniecības pakalpojumiem tiek aprēķināta pēc formulas. Individuālais dzīvokļa patēriņš plus starpība dalīts ar dzīvokļu skaits. Bet, ja dzīvojamā mājā ir negodprātīgi dzīvokļu īpašnieki, īrnieki, kuru dēļ dzīvojamā mājā veidojas patēriņa starpība, tā tiek sadalīta tikai starp šiem īpašniekiem, īrniekiem. Godīgie un disciplinētie apmaksā tikai savu individuālo dzīvokļa patēriņu. Paskaties uz šo piemēru. Ja dzīvokļa numur 2 īpašnieks, īrnieks ir neapzinīgs un, piemēram, nepaziņo ūdekai savu ūdens patēriņu, tad mājas kopējais ūdens patēriņa skaitītājs, ko nolasa ūdeka, parāda lielāku patēriņu nekā dzīvokļu īpašnieki, īrnieki visi kopā ir paziņojuši. Tas ir mājas neapmaksātais patēriņš jeb patēriņa starpība. Saskaņā ar jauno kārtību, šī starpība tiks aprēķināta neapzinīgajam dzīvoklim numur 2, bet pārējie apmaksās tikai savu ūdens patēriņu. Turpmāk siltumenerģijas uzskaite un sadale tiks veikta ņemot vērā mājas kopējo siltumenerģijas patēriņa skaitītāju un kopējo karstā ūdens patēriņa skaitītāju. Ja māja nav aprīkota ar kopējo karstā ūdens skaitītāju, mājas dzīvokļu īpašniekiem vēlams tādu iegādāties un uzstādīt. Bet mājas patēriņa starpība tiks primāri sadalīta starp negodprātīgo dzīvokļu īpašniekiem, īrniekiem. Katra dzīvokļa īpašnieka, īrnieka maksājumā daļa par apkuri ziemas sezonā un cirkulāciju vasaras sezonā tiek aprēķināta pēc konkrētas formulas. Lai paziņotu ūdens patēriņa rādījumus, tev katru mēnesi no 25. līdz 27. datumam ir jānolasa un līdz 28. datumam ūdekai jāpaziņo augstā un karstā ūdens patēriņa skaitītāju rādījumi. Rādījumus iespējams paziņot līdz 28. datumam mājas koplietošanas paskastītēs vai ūdekas speciāli izstrādātajā klientu portālā. Saņemot savu rēķinu, tas jāapmaksā līdz mēneša beigām. Ērtāk un vienkāršāk būs tiem, kuru mājā un visos dzīvokļos būs uzstādīti attālināmi nolasāmie skaitītāji un patēriņa uzskaitēji tiks izmantota attālinātā nolasīšanas sistēma. Ja patēriņa starpība būs mazāka par 3%, tad norēķinos tiks ņemti vērā tikai individuālie patēriņa skaitītāju rādījumi, un starpības netiks piemērotas. Pārmaiņas skars arī norēķinu kārtību par atkritumu apsaimniekošanu. Ja dzīvokļu īpašnieki kopsapulcē lems par iespēju norēķināties ar Vēnspils labiekārtošanas kombinātu veicot tiešos norēķinus, izmaiņas iedzīvotājus skars minimāli. Maksājamo daļu katram dzīvokļu īpašniekam, īrniekam noteiks atbilstoši deklarēto personu skaitam dzīvoklī. Būs viens līgums uz māju, iespēja saņemt norēķinu informāciju, apmaksu par saņemto pakalpojumu īpašnieks īrnieks varēs veikt līdz nākošā mēneša 30. datumam. Ja rodas kāds jautājums, droši sazinies ar mums vai apmeklē mūsu mājaslapas. Un atceries, godīgais maksā mazāk!